Alūksnes mūzikas skola darbojas jau kopš 1945. gada, kas nozīmē, ka skola šajā gadā atzīmē apaļu 70 gadu pastāvēšanas jubileju. Zīmīgi, ka tā ir viena no retajām mūzikas skolām Latvijā, kas savu dibināšanu uzsākusi tieši pēc kara. Pirmais Alūksnes mūzikas skolas direktors Alberts Mucinieks, pazīstamā latviešu diriģentu un obojistu Normundu Šnē vectēvs, bija ļoti latvisks un patriotisks cilvēks, un skolas svinīgo atklāšanas aktu viņš izvēlējās nolikt tieši 18. novembrī. Tāpēc šodien pastāstīsim jums vairāk par skolu un tās darbību. Skolā mums mācās uz doto brīdi 260 audzēkņi. Patiesībā mums vēl ir arī apmācību vietas. Tā mums vēl ir ape, tur mums mācās 35 audzēkņi, un vēl mums ir arī Mālupē. Tur 10 bērni uz vietas mācās. Tā kā mums tur skolotāji ir uz vietas, tad mēs tur apmācām arī bērnus. Alūksnes mūzikas skola pieskandina ne tikai pašu Alūksni, bet arī apkārtējos novadus. Lai gan īstais dzimšanas dienas datums 15. oktobris jau ir aiz muguras, tiks svinēts vēl līdz pat gada beigām un pat nedaudz ieejot jaunajā gadā, jo svētki taču jānosvin godam. Šis mums ir svētku gads, un sakarā ar skolas jubileju tātad esam izveidojuši koncertu ciklu. Un jāsaka tā, ka sākotnēji bijām iecerējuši ciklā Alūksnes mūzikas skolai 76 koncertus, bet izskatās, ka būs tā, ka gammā ir 7 pamatskaņas, skolai ir 7 desmitgades un būs arī 7 jubilejas koncerti. Alūksnes mūzikas skola izlaidusi nevienu augstas klases mūziķi, tāpat spējuši piesaistīt absolventus ne tikai atgriezties uz dzimšanas dienas koncertiem, bet arī darbam mūzikas skolā. Mārcis Kalniņš ir Alūksnes mūzikas skolas klavierspēles nodaļas absolvents un uzstrādā mūzikas skolā par situmo instrumentu nodaļas skolotāju. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas es vēl gadu, man liekas, pat biju nolicis bišķiņ malā to mūziku un tā kā diezgan aktīvi nodarbojos ar sportu, bet tomēr tā gada pauzīte nelika man mainīt kaut kā, aizgāju tomēr pa mūziku. Mārķu mācīties situmu instrumentu nodaļas bērni, protams, iesaistās orķestros un citos ansambļos. Kā zinām, ritms ir svarīga mūzikas sastāvdaļa. Būs mums pašiem neliels koncertiņš 18. decembrī, tas būs tāds kultūras centrā, tā kā vairāk savā eglīte. Un tas pat principā tāds pusgada noslēguma koncertiņš. Un, protams, aktīvi tagad darbojamies, jo mums tuvojas arī ieskaite, audzēkņu vakars. Un janvārī savukārt atkal ir konkurss, un tā kā ir darbiņa pietiekoši daudz ko darīt. Lai spēlētu un mācītu spēlēt citam instrumentus, vajadzīga liela pacietība. Īpaši svarīgi ir koordinācija, jo jāmācās pārvaldīt gan rokas, gan kājas atsevišķi. Nāk tie mazie, un ar viņiem ir, protams, daudz jārunā un jāstāsta kā un kāpēc, tāpēc, ka ļoti daudz tomēr ar koordināciju un saistība rokas, kājas un kāpēc tā, kad nevar tikai ar vienu roku izspēlēt, mums jātrenē arī otra roka. Diezgan daudz ir ko darboties. Protams, darbs jāieliek ne tikai situmu instrumentu nodaļas audzēkņiem, bet arī visiem pārējiem. Kvalitatīvs darbs un pacietība, kas ielikta bērnos pēcāk atspoguļojas arī viņu sasniegumos. Tiek gūti ne tikai augsts sasniegumu konkursos, bet radīts viens no skaistākajiem mākslas veidiem – mūzika. Mūzikas skolā es mācos jau 8 gadus, spēlēju klavieri, saksofonu, jā. Un kas tev varbūt tā kā vislabāk patīk? Saksofons. Tētis arī muzicē, un te laikam viņš mani te ielika. Gan mūzikas skolas audzēkņi, gan skolotāji šajā jubilejas gadā jūtās kā svētkos, gan dēļ daudzajiem koncertiem, gan apsveikumiem, ko saņem. Un labprāt, ko dzimšanas dienā novēl arī skolai. Lai vēl ilgi eksistē, un lai daudz labi audzēkņi. Lai daudz labi audzēkņi, lai viņiem visiem labas atzīmes, lai nesanāktu strīdēt skolotājiem. Lai visu laiku ir spēks, ir tāda motivācija gan skolotājiem, gan pašiem skolējiem nāk ar prieku šeit. Tieši tādu izturību, man liekas, un viss pārējais rodas jau, man liekas, ar mūziku, to, ko mēs šeit daram, un prieks un tāda laime, un tas arī, man liekas, mūs pašus uzlādē, un līdz ar to, man liekas, tā veselība arī labāk. Tā kā galvenais tādu spēku nākt un darboties. Un ja šis spēks būs, tad Alūksnes mūzikas skola darbosies vēl arī nākamos 70 gadus.